un esat sveicināti studiju kursa DEEP 225 lietojuma programmatūras automatizēšanas rīki. Mani sauc Aleksejs Jurēnoks, un šajā video es pastāstīšu jums par to, kas jums būs nepieciešams, lai jūs veiksmīgi varētu apgūt mūsu studiju kursu. Mūsu studiju kurs sastāv no 9 lekcijām, viena ir ievadlekcija, kā arī 8 tematiskas lekcijas, kas ietver informāciju par Python valodas izmantošanu, datu izguvei, apstrādei un dažādu darbību automatizēšanai. Katra lekcija ietver sevi teoretiskas zināšanas, kā arī sniedz zināšanas, kas jums būs nepieciešams, lai veiksmīgi izpildītu praktiskus darbus. Lai veiksmīgi pabeigtu studiju kursu, jums ir nepieciešams izpildīt praktiskus darbus, kas ir sasaistīti ar teoretiskām lekcijām. Mums ir ieplānoti 7 praktiskie darbi. Viens praktiskais darbs ir ievadlekcija, plus 6 praktiski darbi, kas ir saistīti ar teoretiskām lekcijām. Mums ir ieplānoti 2 zināšanu pārbaudas testi, kā arī kursa noslēgumā jums ir eksāmens, kas pārbaudīs zināšanas par visām tēmām, ko mēs esam apskatījuši studiju kursā. Runājot par vērtēšanas kritērijiem, šeit ir svarīgi uztvērt, ka, lai iegūtu vērtējumu, jums ir jāsaņem punkti katra no soļiem. Un kādi ir tie soļi, ir parādīts uz ekrāna. Pirmais solis ir 6 laboratorijas darbi, kas kopsumma jums iedos 20% no jūsu gala vērtējuma. Zināšanas pārbaudas testi, kā jau bija minēts iepriekš, mūsu kursa ir 2 zināšanu pārbaudas testi, un nokārtojot testus, jūs iegūsiet 40% no kopējā vērtējuma, un noslēguma eksāmens, kas iedos jums 40%. Tikai pilnvērtīgi piedaloties kursā, jūs varēsiet iegūt vērtējumu. Pirms katras lekcijas jums ir pieejami visi mācību materiāli, kas ir izvietoti gan mācību platformā, gan YouTube vietnē, lai jūs varētu iepazīties ar teoretiskām zināšanām, ko mēs esam sagatavojuši priekš jums. Tajā lekcijā mēs apskatīsimies, kāda programmatūra ir nepieciešama, lai jūs varētu pilnvērtīgi piedalīties lekcijās. Mēs apskatīsimies, kā tiek sagatavoti praktiskie darbi un kāda veida notiek praktisko darbu izpildi, kā arī nedaudz parunāsim par Python valodas pamatiem, lai jūs varētu uzsākt savu ceļu programmēšanā. Sākam ar nepieciešamu programmatūru, kas jums būs vajadzīga, lai izpildītu kursu. Savu prezentāciju es ierakstu izmantojot Microsoft datoru, tad attiecīgi es visu radīšu uz Microsoft operatīvās sistēmas bāzes. Un pirmais, kas mums būs nepieciešams, izmantojot Microsoft Store, Microsoft veikala funkcionalitāti, mums ir nepieciešams uzinstalēt Python programmēšanas valodu, lai mēs varētu izpildīt uzdevumus. Atverot Microsoft Store un ierakstot meklētāju Python valodu, mēs varam atrast vairākas versijas, ko programmatūra ļauj mums uzinstalēt. Kā mēs varam redzēt, man dotajā brīdī ir instalēts Python 3.10 versija, bet jūs uz sava datora varat uzinstalēt tieši tādu versiju, ar kuru jūs gribētu strādāt. Tad, kad Python valoda ir uzinstalēta, mēs varam pārbaudīt, vai interpretators darbojas, un mums ir iespēja izpildīt pamatkomandas. Es atveršu command prompt, ierakstot meklētāju cmd un ierakstot komandu Python, es varu pārbaudīt, vai Python interpretators darbojas, kā mēs redzam, ka parādās informācija par Python valodas versiju, un konsola gatava saņemt Python komandas, piemēram, ierakstīšu komandu print, un iekavas norādīšu, ko es gribu izdrukāt, hello world. Un mēs redzam, ka uzrakstīta komanda tiek izdrukāta uz ekrāna. Tas norāda, ka Python valoda ir sagatavota darbam. Nākamais, lai mēs varētu programmēt, mums ir nepieciešama izstrādes vide. Mūsu lekcijas mēs izmantosim Visual Studio Code, ko jūs varat lejupielādēt no interneta, meklētāji ierakstot tieši izstrādes vides nosaukumu.
Tajā brīdī, kad izstrādes vide ir uzinstalēta un atvērta, mums vajag izprast, kā mēs ar šo vidi strādājam. Tajā brīdī, kad jūs izstrādāsiet kādu projektu, jūs veidosiet mapi, kur glabāsies visa projekta informācija. Tieši tāpēc es atveršu jauno mapi, dokumentu mapīte, izveidošu mapīti. Piemērs, izvēlēšos mapi un izstrādes vide dotajā brīdī ir sasaistīta ar mapi, kuru es norādīju, un visus failus, ko es pašlaik veidošu, automatiski tiks saglabāti šai mapē. Ja mēs gribam izveidot jaunu failu iekš šīs mapes, mēs varam izmantot pogu new file, vai arī turpmāk mēs apskatīsimies alternatīvo komandu, kuru es izmantošu dažās video, kad es veidošu failus. Tad nospiežot new file, dators prasa ierakstīt faila nosaukumu, izstrādājot Python programmas. Mums paplašinājums ir py, tad attiecīgi ierakstu programmas nosaukumu piemērs.py un saglabāšu. Tad, kad datni ir izveidota un atverta, gadījumā, ja Visual Studio Code nav iepriekš uzinstalēts spraudnis, kas atbalsta tieši Python valodas izmantošanu, šo spraudni mēs varam uzinstalēt vai automatiski, saņemot brīdinājumu labā apakšējā stūrī, vai izmantojot spraudņa pārvaldību, ierakstot meklētāju Python un uzinstalēt nepieciešamu atbalstu, kā jūs redzat, šis atbalsts man jau ir uzinstalēts, lai mēs varētu izmantot valodu pilnvērtīgi un dators mums sniegtu nepieciešamu palīdzību rakstot programmu. Uzrakstīšu pirmo programmu, izvadīšu informāciju uz ekrāna. Un izpildīšu šo programmu, nospiežot pogu run. Programma tiek izpildīta atsevišķa terminālā, kur ir parādīta visa informācija gan par to, ka programmas kods ir aktivizēts. Mēs varam redzēt, ka ir informācija, ka palaista piemērs.py faila izpilde, gan mēs redzam arī informāciju, kas ir izvadīta uz ekrāna. Gadījumā, ja termināls nav uz ekrāna dotajā brīdī pieejams, mēs terminālu varam atvērt, izmantojot new terminālu logu. Ja gadījumā mēs gribam piekļūt pie datnēm, kas ir saglabāts mūsu cietajā diskā, ātrākais veids – labespēles klišķis uz faila un izvēlēties iespēju atvērt failu File Explorer logā. Izpildot šo komandu, mums uzreiz atvērsies mape, kur ir saglabāti mūsu faili. Tagad parunāsim par uzdevumiem. Visus uzdevumus, ko jums vajadzēs izpildīt, mēs jums izsniegsim, izmantojot GitHub funkcionalitāti. Pie studiju kursa jums būs saite uz praktisku uzdevumu, un atverot šo saiti, jūs būsiet uzaicināti pieslēgties pie GitHub uzdevumu, ko jūs varēsiet iegūt savā pārvaldībā un izpildīt balstoties uz uzdevumu prasībām. Apskatīsimies, kas ir vajadzīgs, lai jūs varētu pilnvērtīgi strādāt ar mūsu uzdevumiem un lai mēs pēc tam varētu identificēt, ko jūs esat izpildījuši. Atverot GitHub vietni, jums ir nepieciešams izveidot profilu. Gadījumā, ja jums ir profils, kurā profilu vārdā ir jūsu vārds un uzvārds, jūs varat izlaist šo soli. Bet gadījumā, ja jūs izmantojat profili, kuru mums ir grūti identificēt, un jūsu vārds un uzvārds profilu nosaukuma netiek attēlots, tad labāk kursa izpildēji izveidot jaunu profilu, kuru jūs izmantosiet arī praktisko darbu izpildē. Es veidošu jaunu profilu, ierakstīšu savu e-pasta adresi, izveidošu paroli un ierakstīšu savu lietotāju vārdu, izmantojot tikai burtus. Mūsu gadījumā mans lietotāju vārds būs Aleksejs Jurenoks. Nospiežot Continue, dators prasīs, vai jūs gribat saņemt jauninājumus uz savu e-pasta adresi. Šeit jūs varat izvēlēties atbildi balstoties uz jūsu prasībām,
Manā gadījumā es nospiedīšu no un veikšu verifikāciju un izveidošu kontu. Uz manu e-pasta adresi ir nosūtīta informācija. Izjot verifikācijas soli, es tieku pie PD iestatījuma soļa, izvēlos kontu, ar kuru es strādāju. Visiem RTU studentiem ir pieejams GitHubs ar pilnu funkcionalitāti, kuram jūs varat pieslēgties. Es jums iesaku izmantot RTU paroli, lai izveidot savu kontu un iegūt pilno funkcionalitāti no produkta. Šajā demonstrācijā, tā kā es izmantoju Gmail kontu, es strādāšu ar bezmaksas versiju. Tad, kad GitHub vietne ir uzstādīta, mēs varam piekļūt pie savam sagatavam. Mēs varam veidot jaunu krātuvi šeit un strādāt ar saviem failiem. Bet šis konts arī mums būs nepieciešams, lai mēs varētu saņemt uzdevumu. Apskatīsimies uz procesu, kā notiek uzdevumu saņemšana. Atverot uzdevumu, mēs saņemam saiti uz GitHub vietni. Identificējamies ar savu lietotāju vārdu un paroli. Dators prasa, vai mēs tiešām gribam piekļūt Classroomam, ko mēs akceptējam. Un dators mums piedāvā uzdevumu, kuram mums vajag piekrist. Tad, kad es piekrītu uzdevumam, mums ir jāsagaida, kad mums parādīsies saite uz vietni, pie kā mēs varam slēgties. Gadījumā, ja saite neparādās, mēs varam atjaunināt lapu un ieraudzīt, kā tieši saite uz failiem, jeb uz mūsu uzdevumu, ir sagatavota. Mēs varam uzreiz atvērt šo informāciju Visual Studio Code gadījumu, ja tas mums ir sakonfigurēts, vai vienkārši varam nospiest uz šīs saites un piekļūt pie uzdevuma, kuru mēs varam apskatīt. Lai uzdevums būtu sasaistīts ar mūsu profilu, mēs varam atvērt sadaļu kodi un sasaistīt to ar mūsu izstrādes vidi tiešsaistes režīmā. Pašlaik README fails sniedz informāciju par pašu uzdevumu un ir sagatavi, ar kuru mums jāsāk strādāt. Kā mēs redzam, arī izstrādes vide piedāvā uzinstalēt nepieciešamu paplašinājumu, ko mēs varam arī izdarīt. Sagatavs datne satur informāciju, kas ir nepieciešama, lai izstrādāt programmatūru. Sadaļās, kas jau ir uzrakstīts, nav nepieciešams veikt izmaiņas. Ja gadījumā mums ir jāpapildina programma balstoties uz uzdevumu, mēs veicam izmaiņas tikai tajā sadaļā, kur tas ir nepieciešams. Uzmanīgi lasiet uzdevumu un pārliecināties, kā jums ir jāiesniedz jūsu uzdevums. Šeit ir norādīts, ka mums vajag iesniegt uzdevumu, izmantojot result.py failu. Kā mēs redzam, pašlaik mums ir tikai source.py, mēs varam izveidot jauno datni un saglabāt to. Pašlaik es izmantoju nevis lokālo izstrādes vidi, bet es izmantoju attālināto izstrādes vidi, kas ir identiska Visual Studio Code instalēta funkcionalitātei. Gadījumā, ja jūs negribat strādāt tiešsaistē, jūs varat saglabāt datnes un veikt visu izstrādi arī lokālajā režīmā. Diemžēl izmaiņas, kas veiktas programmā dotajā brīdī, jūs neredzat, jo to jums vajadzēs veikt pašiem balstoties uz uzdevumu, bet es pārbaudīšu, vai programma darbojas, palaidīšu savu programmu, veikšu pārbaudi ierakstot nepieciešamas vērtības, ieraudzīšu, ka rezultāts atbilst prasībām, un es uzskatu, ka mana programma ir uzrakstīta. Lai iesniegtu programmu, es atveru sadaļu, kur es varu iesniegt uzdevumu, un šeit es ierakstu datumu, kad tas uzdevums ir iesniegts. Gadījumā, ja datums
nav norādīts, vai iesniegšanas datums nesakritīs ar reālo datumu, ko uztvers sistēma, uzdevums netiks ieskaitīts. Es ierakstu šodienas datumu un nospiežu commit, kas ļaus mums iesniegt darbu pārbaudē. Tad, kad uzdevums ir iesniegts un mēs redzam, ka vairs zaļo pogu nav iespējams nospiest, atverot GitHub sadaļu, sadaļā Actions mēs varam pārbaudīt, vai tests ir izpildīts vai ne. Mēs redzam, ka mums parādās iesniegums, kas ir identificēts kā jūsu ziņojums, ko jūs esat ierakstījuši. Atverot šo message, mēs redzam, ka autograding ir izpildīts 5 sekundžu laikā, un visi testi ir izpildīti veiksmīgi. Dotajā brīdī ir bijuši izpildīti 5 testi, un ir norādīts, cik laiks ir izpildīts uz katru darbību. Gadījumā, ja Actions sadaļā jums ir kļūdas, tas nozīmē, ka programma ir izpildīta nekorekti un jums ir jāiesniedz vēlreiz programma. Jums ir jāņem vērā viena lieta. Tajā gadījumā, kad jūs veiksiet izmaiņas savā programmā un gribēsiet iesniegt jaunu iesniegumu, un sinhronizēsim atkal, mēs redzam, kā iesniegums ir iesniegts. Mūsu pusē, kā arī savā pusē, mēs redzēsim, ka iesniegums ir iesniegts atkārtoti, ka arī mēs varēsim identificēt, kādas izmaiņas ir veiktas. Lūgums sākumā pārbaudīt programmatūru uz sava datora un tikai tad veikt nepieciešamas izmaiņas. Kā jūs redzat, es veicu nekorektas izmaiņas savā programmas kodā, un dotajā brīdī autogradings nav izpildīts un norādītas kļūdas, ko mana programmatūra ir radījusi. Tad, kad jūs strādāsiet ar GitHubu, sadaļā Overview, jūs varēsiet redzēt savus projektus, pie kā jūs strādājat. Atverat projektu, jūs varat piekļūt atkal pie uzdevuma un pie savām datnēm. Uzreiz gribu uzsvērt, ka no mūsu puses visi iesniegumi, ko jūs sūtīsiet mums, ir pārbaudīti uz plaģiātu. Gadījumā, ja sistēma identificē plaģiāta risku, balstoties uz metodiku, ko mēs izmantojam šī riska identificēšanai, tad jūsu iesniegums tiek anulēts. Lūgums rakstiet programmas kodu paši, nevis izmantojiet sagatavas, ko jūs varat atrast internetā. Un noslēgumā svarīgākais, ko es gribu pateikt, ka mūsu studiju kurs nemācīs jums Python programmēšanas valodu, bet mācīs šīs valodas izmantošanas iespējas datu izguvei, apstrādai un automatizācijai. Tieši tāpēc šeit jūs neatradīsiet detalizētu pamācību, kā rakstīt kodu, kā arī jūs neatradīsiet detalizētus risinājumus. Bet katram uzdevumam mūsu mācībspēki sniegs skaidrojumu, kam jums ir jāpievērš uzmanība, lai jūs varētu izpildīt kādu konkrētu uzdevumu. No mūsu puses mēs vēlam jums veiksmi mācības un cerams, ka jums sanāks izpildīt visas prasības, lai iegūtu labu vērtījumu šajā studiju kursā.